Aicinām apmeklēt Preiļu pērli, daļēji atjaunoto Preiļu pili un Preiļu mūžas kompleksu un parku, kas savu veidolu ir ieguvusi 19. gadsimtā. Šobrīd tas ir lielākais ainavu parks pilsētvidē Latvijā. Parka platība sasniedz gandrīz 48 hektārus, kas sevī ietver grāfu Borhu mantojumu. Preiļu pils ir izcils Latgales 19. gadsimta historisma laika mūžu arhitektūras paraugs. Pils arhitektūra izteiksmīgi raksturo romantisma periodu Latvijas mūžu mākslas un sabiedriskajā dzīvē. Atjaunot neogotikas pērli vietējā pašvaldība vēlējās jau 2005. gadā, izstrādājot pils rekonstrukcijas tehnisko projektu, tomēr tajā laikā darbi apstājās. 2010. gadā ar valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu piešķir līdzekļus pils konservācijai. 2016. gads bijis pagrieziena punkts Preiļu pils attīstības procesa uzsākšanai. Preiļu novada pašvaldība lēmusi par Preiļu pils atjaunošanas darbu sākšanu. Šobrīd pils ir pilnībā restaurēta no ārpuses, savukārt iekšpusē apmeklētāju apskatei šobrīd ir pieejams pils pirmais stāvs, kur rietumu tornī skatāma 5D video ekspozīcija par Latgales amatniekiem. Ceļotāji var doties izzinošā ekskursijā pa Preiļu mūžas kompleksu un parku grāfa Borha pavadībā, apskatīt grāfiem Borhiem veltīto ekspozīcijas sadaļu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā, izzināt pils un parka noslēpumus, uzklausīt leģendas un interesantus faktus. 2007. gadā kapelā tika veikti arheoloģiskie izrakumi, kuru laikā sapostītā apbedījumā tika uzietas grezna tērpa paliekas. Kā turisma objekts kapela ir atvērta vasaras sezonā. Zem Preiļu mūžas kapelas grāfi Borhi ierīkoja kapenes, lai gan nav dokumentālu liecību, visticamāk, ka Preiļu kapelu projektējis itāļu arhitekts Vincenzo Mazzotti, kurš bija Borhu ģimenes draugs. Neskaitāmas leģendas vēsta par šaušalīgiem nostāstiem un notikumiem Preiļu pilī, kapelā un grāfu Borhu mūžas teritorijā. Izrakumu laikā kapelas kapenes kāpnēs tiešām bija atrasti cilvēku kauli. Par šo notikumu vēsta arī kāda leģenda, bet to jābrauc klausīties uz Preiļiem. Pils parku, dīķi un kanāli sadala saliņās. Lielā sala Ādama un Ievas sala. Šobrīd Ādama un Ievas salā ir īpašs piedāvājums jaunlaulātajiem. Uz salas var rīkot laulību ceremonijas vai kopā ar kāzu viesiem iepazīt Preiļu mūžas kompleksu un parku. 13 hektāri no parka platības aizņem dīķi un kanāli ar 12 tiltiņiem romantiskām pastaigām. Preiļu mūžas komplekss un parks Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums.